it kā bija iegūst dominanti pār Makarovu, tad pašās beigās kabatiņā viņš pieļāva diezgan lielu kļūdu. Un tādējādi Nikolajs atguva savu pozīciju atpakaļ, tātad iepriekšējais brauciens komentēts ar 5-5. Ai. Jūtama spriedze, es pat teiktu tā, šobrīd ir Koļas mašīnā, jo ļoti tuvu Gvidolai ar pašu un sānās Kādam tiecēšu vērtējumu? Gaidām, ko tiesneši vienosies. Gvido rādīja ļoti agresīvu labu stilu driftam, sekojot Nikolajam Makarovam. Un tā tūlīt skatīsimies, ko lems tiesneši. Ja pirmajā braucienā bija 5-5, tad tagad... Nikolajs vai Gvido? Uzvarējis ir Gvido